no vajadzības līdz realitātei probācijas bērni ārpus ģimenes aprūpes sistēmā. Lai ar aplausiem sveicam mūsu vidū Valsts probācijas dienesta uzraudzības un sabiedriskā darba nodaļas resocializācijas departamenta vadītāja Jana Mituza. Sveicam! Labdien, kolēģi! Es saprotu, mans lielākais mērķis ir palaist mūs visus laicīgi pusdienās, tāpēc es mēģināšu to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Un man ir ļoti liels prieks jūs visus satikt, jo daudz no jums ir arī mūsu sadarbības partneri, ar ko mēs ikdienā risinām ļoti sarežģītus gadījumus. Un jāsaka, mūsu prezentācijas nav saskaņotas ne ar vienu no runātāju, bet tāda sajūta, ka mēs visi runājam par vienu tēmu. Un arī tas, ko es šodien stāstīšu, jau daudzi zina, ko nozīmē, ja bērns arī nonācis ir dienesta redzeslokā. Tātad par dienestu runājot, nedaudz no statistikas, lai jūs saprastu, ar kādiem cipariem es arī stāstīšu savā prezentācijā, tad dienests pagājušajā gadā kopumā strādāja vairāk kā 14 000 probācijas klientu. No tiem, jāsaka, 1/4 daļa ir bērni un jaunieši, tieši tāpēc arī mēs dienestā orientējamies uz to, lai speciālisti, kuri strādā dienestā, zina, ko nozīmē bērns soda izpildē, kāpēc viņš nonāk, kas ir traumatiska pieredze un vispārējie jautājumi, kas ir svarīgi, jo zināšanas palīdz mums risināt ļoti sarežģītus gadījumus. Kā jūs redzat, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad dienests uzsāka darbu ar 231 bērnu, kuram ir piemērots vai nu audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis vai arī kriminālsods. Diemžēl 82% bērnu nonāk pie mums, jo mēs viņiem izpildam kriminālsodus, un mēs esam iestāde, kas uzskata, ka bērniem kriminālsoda izpildē nav jābūt, jo tas atstāja ļoti daudz sliktas ietekmes uz bērnu nākotni, par ko es vairāk šeit nerunāšu, bet mums ir daudz draudzīgāki audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, kur mums ir daudz lielākas iespējas bērniem palīdzēt. Tā kā tas noteikti mums kā speciālistiem ir jāpatur prātā, jo bieži vien arī jums prasa šo viedokli, ko tad ar šo bērnu darīt. Bet vairāk koncentrējoties uz bērniem, kuri nonāk pie mums no ārpus ģimenes aprūpes, jāsaka, 24. gadā, ja mēs kopumā skatāmies ar visiem bērniem, ar kuriem mēs strādājām, tātad mēs esam izpildījuši 315 tiesas nolēmumus vai prokuroru priekšraksts par sodu, un 25% diemžēl no šiem bērniem atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Jūs varat arī redzēt šo sadalījumu, un mēs no rīta dzirdējām, ka mazāk bērni ir tieši ārpus ģimenes aprūpes iestādē. Tas, ko mēs redzam pie mums dienestā, tieši tā ir lielākā daļa no bērniem, kas pie mums nonāk. Un, diemžēl, arī paskatoties šo recidīvu, jeb statistiku, cik bieži bērns atkārtot izdara noziedzīgu nodarījumu, mēs redzam, ka bērni nonāk 4-5 reizes viena gada ietveros, jo tas, ko mums teica arī daudz runātāji, mums ir nepieciešams laiks, lai veiktu šo korekciju, arī lai iepazītos ar šo bērnu. Un mēs redzam, ka šie noziedzīgie nodarījumi turpinās, bērns turpina viņus veikt, bet viņus apturēt ierobežotā laika posmā, kas arī mums bieži vien ar šo bērnu ir strādājot, ir ļoti, ļoti izaicinoši. Tam, kam es gribu vērst uzmanību, mums ir 8 bērni pagājušajā gadā, kur tieši audžu ģimenes vai aizbildes ir atteicies ar šo bērnu, tātad dzīvot kopā un palīdzēt šim bērnam, un bērns ir ievietots atpakaļ iestādē. Diemžēl jāsaka, ka tas, ko mēs redzam no pieredzes, mums ir ļoti sarežģīta situācija ar vecākiem, un šī ir īstenībā tikai statistikas vai aizberga redzamā daļa, jo mēs visi zinām, ka ir ļoti daudz ģimenes, kur mēs nākam kopā un redzam, ka šeit vajadzētu citu aprūpes veidu, ka bērns ir jāizņem no ģimenes, bet īsti jau nav alternatīvu, ko darīt, vai tajā brīdī pašvaldība nevar piedāvāt. Bet tas, ko mēs redzam aizvien biežāk, vecāki tiešām atsakās no saviem bioloģiskiem bērniem, jo viņi vairs netiek galā. Viņi saprot, ka viņu kausiņš ir izsmelts. Un arī mēs redzam, diemžēl, ka bērni paliek vardarbīgāki, ko norāda arī pētījumi. Aizvien jaunāki bērni izdara pārkāpumus, un šie pārkāpumi ir aizvien vardarbīgāki. Mēs redzam, ka bērni izmanto vardarbību pret saviem bioloģiskiem vecākiem, un tāpatām arī pret speciālistiem, kuri strādā ar bērniem iestādēs, diemžēl. Tā kā tās ir arī lietas, kas mums būtu jāņem vērā. Par statistiku runājot, jo vienmēr visiem patīk redzēt, par ko te bērni nonāk pie mums dienestā, jāsaka, dižas izmaiņas nav, ja mēs skatāmies uz šo kopējo fonu bērnu, kas nonāk dienestā tieši soda izpildes ietvaros, tad jāsaka 16 gadus veci zēni, arī pasaulē statistika mums ir diezgan līdzīga, bet tas, kas man jāsaka, kad
16 gadus vecam bērnam atrast ģimeni vai aizbildni, kas par viņu rūpēsies, ir īpaši, ja viņš ir pārkāpis likumu, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tas pat teikt praktiski neiespējami, tas, ko mēs arī redzam savā praksē. Noziedzīgie nodarījumi topā, protams, mantiska rakstura noziegumi, tāpēc, ka bērns viņam attīstās šī priekšējā smadzeņu daiva, mēs zinām par attīstību šiem posmiem. Viņš nav pieradis paprasīt, viņš ir pieradis paņemt bieži vien un nodrošināt šīs vajadzības, kas ir nepieciešams. Bieži vien bērni veic zādzības, lai dabūtu apreibinošas vielas, tātad zoga alkoholu no veikala un tā tālāk. Bet tas, ko mēs redzam, aizvien vairāk bērni veic arī šos vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus, vai kur ir iesaistīta vardarbība, tās ir laupīšanas, un arī mantas tīšu iznīcināšana, bojāšana. Bērns var ar nāzi saskādēt dažāda veida objektus, bērns var izdemolēt kaut kādas ēkas, institūciju, iestāžu telpas vai kaut kādus krēslus, telpas, aprīkojums un tā tālāk. Tā kā tie gadījumi ir daudz un dažādi, bet to būtu jāpatur prātā. Diemžēl bērni ne tikai no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm, bet veic arī ļoti smagus noziedzīgus nodarījumus, kas ir slepkavības, vai arī tīši smagi vai vidēji miesas bojājumi izdarīšana, kas tā tad ir piekaušana, saduršana un tā tālāk. Tā kā mēs redzam, ka īpaši šādos gadījumos mēs varam novērot to, ka šīs problēmas ir ielaistas un nav risinātas ilgus gadus. Par problēmām runājot, tātad mums bērni nonāk gan sabiedriskā darba izpildē, tas nozīmē, ka tiesa ir piemērojis vai prokurors bērniem stundas, kuras viņiem ir jāatstrādā, veicot sabiedrībai noderīgus darbus, bet bērni nonāk arī uzraudzībā, kur mēs vērtējam, veicam arī šos novērtējumus gan bērniem, gan arī ģimenēm, kurā viņas atrodas, ja mēs runājam par audzinošu raksturu piespiedu līdzekli, un vērtējam to, kuras tad ir tās problēmas, kas mums būtu jārisina. Un šādi bērni pagājušajā gadā bija 35, kuriem tika veikti šie novērtējumi. Un jāsaka, ka šiem bērniem ir augsts un ļoti augsts risks izdarīt atkārtotas noziegumus. Un jūs redzat arī šo kalniņu labajā pusē, un jāsaka ir tā, ka šis normāls sadalījums, protams, ir tāds, ka lielākā kalniņa daļa ir uz vidu, tātad vidējs risks izdarīt atkārtotas noziegumus. Attiecībā uz šiem bērniem mēs redzam, ka, diemžēl, tas kalniņš ir novirzījies uz augstiem un ļoti augstiem riskiem. Tas nozīmē, ka mums kā speciālistiem ir ļoti daudz jāstrādā, lai šim bērnam palīdzētu un pārtraukt šo likuma pārkāpjošo uzvedību. Mūsu identificētās problēmas, ko mēs esam identificējuši, gandrīz katram bērnam, ļoti retam gadījumam, nav identificētas apreibinošu vielu lietošanas problēmas. Diemžēl tā ir realitāte, ar ko mēs arī valsts sistēmā saskaramies un redzam, ka nāk klāt jaunas iniciatīvas. Tā ir impulsivitāte, protams, bieži vien mēs varam sasaistīt arī ar uzmanības un hiperaktivitātes sindromu vai arī citiem traucējumiem, kas tieši veicina to, ka bērns ir ļoti impulsīvs, viņš nespēja pieņemt tādus pārdomātus lēmumus. Un vispār kopumā jāsaka, ka bērniem ir vājas problēma risināšanas prasmes, ko mēs varam attiecināt uz to, kāda ir viņa pieredze bijusi, jo, ja bērns neredz un nav izjūtas to, kā risināt kādas konflikta situācijas, mēs nevaram gaidīt, kad bērns apsēdīsies un mierīgi veidos dialogu. Un arī tas, ko mēs redzam pie mums dienestā, jā, mums arī ir gadījumi, kad bērns aizcēr durvis un aiziet prom. Un tas ir normāli, un mums kā speciālistiem ir jāsaprot, kas zem tā slēpjas. Antisociāli uzskati, kas tātad mēs pārkāpjam, bērns pārkāp robežas, gan to, kas ir noteikts sabiedrībā likuma ietvaros, gan arī to, kas ir noteikts pie jums iestādēs un arī ģimenēs. Tā tas ir, un tas ir jāsaprot, un ar to ir jāstrādā. Un viena no lielākajām problēmām, kur mēs arī redzam, ir saturīga brīvā laika pavadīšana, jo tas, ko teica arī no rīta runātāja, ir ļoti, ļoti būtiski, lai bērnam ir intereses, hobiji, lai mums ir aiz ko aizķerties, jo bieži vien arī pirmajās tādās starpinstitūcijas sadarbības sanāksmēs, kad mēs nākam kopā, mēs prasam, kas šim bērnam patīk. Arī tad, kad bērns nāk ar mammu bioloģisko vai tēti, mēs prasam, jūs varat pastāstīt, kas labs jums ir, kā jūs varat raksturot labi šo bērnu, kas viņam patīk. Un bieži vien mēs redzam ļoti ilgu klusumu, jo neviens nezin, kas bērnam īstenībā patīk. Bet tas ir veids, kā mēs viņu varam izvilkt ārā no tās bedres, kurā viņš ir.
Par vardarbīgiem noziegumiem mums ir arī citi novērtējumi. Tiem, kas veic vardarbīgus nodarījumus, un jāsaka, ka tās problēma jomas ir neiejūtīgums un naidīgums pret kādu grupu. Un šis neiejūtīgums, mēs dzirdējām arī prezentācijā no rīta, tas ir saistīts ļoti cieši arī ar šo traumatisko pieredzi. Mēs notrulināmies, jo mēs esam svaidīti no vienas ģimenes uz otru, un bērniem tiešām tāda neiejūtīga attieksme pret citiem, pret speciālistiem, pret bērniem, pret jebko. Par pienākumiem, protams, mēs ne tikai skatāmies, kā palīdzēt bērnam, bet arī noskam šīs robežas ar saviem pienākumiem, un visbiežāk tie ir atrašanās dzīvesvietā, jo ir tīpaši bērni no iestādēm mēs redzam, ka viņi nenakšņo mājās. Narkologa apmeklējums, jo ir vielu lietošanas problemātika, arī nelietot apreibinošas vielas, un te varbūt liekas dīvaini, kāpēc nepilngadīgiem liek šādu pienākumu, bet daudziem bērniem palīdz ārējā motivācija. Līdz ar to, it īpaši, ja bērns vēl nesaprot, kad mēs pēc idejas saprotam, ka mēs tik ātri to neapturēsim, pie tādiem vieglākiem gadījumiem šis ļoti labi palīdz ieturēt šo ārējo robežu. Bērni apmeklē arī probācijas programmas, mums ir izveidota programma tieši bērniem un jauniešiem, un jāsaka tas, ko mēs redzam no savas prakses, ja sākotnēji mēs šo programmu veidojām 17 un uz augšu bērniem un jauniešiem, tad tagad aizvien jaunāki bērni tiek iesaistīti programmā, kas ir 15 jau gadi. Un arī, protams, daudz bērnu nav iesaistām programmā, līdz ar to mēs izmantojam arī citu speciālistu, piemēram, psihologu pakalpojumus. Par stāstiem es laikam neiešu. Manuprāt, pagājušais prezentētājs parādīja mums ļoti emocionālu stāstu par to, kur ir visa jau šī buķeta, kas ar bērniem notiek, un tādi stāsti ir arī ļoti daudz mums dienestā. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka mums ir ļoti daudz dažādas situācijas, kad bērni paliek pie aizbildņiem, ka bērni tiek ievietoti audžu ģimenēs. Mēs redzam, kad speciālisti tiešām cīnās un mēģina atrast bērnam iespēju būt tuvāk ģimeniskai videi, bet tas, ko man gribas pateikt, ka bieži vien arī manas iestādes speciālisti tajā brīdī, ka mēs bērnu ieliekam kādā pakalpojumā vai ieliekam viņu jaunā ģimenē, es teikšu tā ļoti plaši, mēs gribam paņemt atvaļinājumu režīmu, bet īstenībā tas ir tas laiks, kad mums ir pēc iespējas vairāk jāpalīdz gan bērnam, gan arī šim speciālistam, šai ģimenei, kas ar bērnu strādā. Jo tas, ko mēs redzam no savas prakses, mums ir ļoti labas vecmāmiņas un vectētiņi, kuri ļoti bieži piekrīt paņemt bērnus pie sevīm, bet viņi nav spējīgi tikt galā ar tām problēmām, ar kādu buķetu šis bērns, diemžēl, ir atnācis. Un, diemžēl, arī šis bērns no 7 gadiem dzīvo pie aizbildņa. Liekas, ka viss ir skaisti, bet pašlaik atrodas cēs audzināšanas iestādē nepilngadīgiem. Gunārs ir no 6 gadu vecuma dzīvojis aprūpes iestādē, liekas valsts gādībā, kas tur varētu būt slikts. Mēs redzam arī, kad ir atrast iespēju bērnu ievietot ģimenē, bet tas sasaucās jau ar iepriekšējiem stāstītājiem. Arī šeit mēs redzam, kad ģimene saskaroties ar tām problēmām, ar ko ienāk ģimenē bērns, netiek galā, šīs problēmas eskalējas, un arī šajā gadījumā 13 gados bērnam ir ierosināti 13 krimināli procesi, tā skaitā par zādzībām, vielu lietošanu, redzam mantas bojāšanu, vardarbību un tā tālāk. Bet tas, ko es gribu teikt, es ļoti labi saprotu mūsu speciālistus, ar kādām problēmām viņi saskarās, arī ārpus ģimenes aprūpes jomā, un man gribas teikt, ka atbalsts ir nepieciešams ne tikai ģimenei, kur paņem bērnu, bet arī speciālistiem, jo mēs redzam, cik daudz speciālisti ieguldās, kā viņi izdeg, cik ļoti viņi mainās, un tā piederības sajūta ir ļoti, ļoti grūti izveidot, ja šis speciālists nav konstanti uz vietas, teiksim tā. Tām problēmām, es domāju, ka es te pavisam ātri varu pateikt, jo tas saskarās ar daudziem prezentētājiem. Tas, ko mēs redzam, protams, traumatiskā pieredze, ilgstoša vardarbība, tā skaitā seksuāla vardarbība. Un, tas nozīmē, ka es tiešām priecājos arī Labklājības ministrijas prezentācijā redzēt par to, ka mēs liekam uzsveru uz traumatisku pieeju, jo mums ir daži speciālisti dienestā, kur ir apmācīti, bet mēs gribētu, lai to zina visi, jo tas ir ļoti būtiski, jo reizēm ir tā, ka mēs nevaram tikt tālāk pie uzvedības korekcijas, jo mums ir jāstrādā ar traumu, ar depresiju, ar seksuālas vardarbības šīm sekām un tā tālāk. Emociju atpazīšana, vardarbības pielietošana kā risinājumu, kā jau es teicu, ļoti populāri, vielu lietošana, motivācijas trūkums. Un motivācijas trūkums ir saistīts ar to, ka šis bērns neredz to, ka viņš ir kā vērtība. Un tāpēc, ka viņam nav motivācija. Viņš zina, ka šito mēs mēģinājām, tas nesanāca, viņu aizsūtīja kaut kur citur. Spēcīga grupas ietekme, tīpaši, ja bērns nāk no iestādes, un arī noteikumu neievērošana.
Par šiem izaicinājumiem jāsaka, ka tas, ko mēs redzam no savas iestādes puses, ka netiek saulaicīgi speciālisti iesaistījušies ģimenes problēmu risināšanā, un īpaši ņemot vērā šos dzīves stāstus, kad mēs nākam, liekam šo puzli kopā, mēs redzam, ka problēmas ir sākušās ļoti sen. Mēs arī redzam tagad, kad bērni lielāki, kas ir nonākuši, ka vecāki vienkārši padodās, jo saprot, ka šī atbalsta nav, viņi ir mēģinājuši prasīt atbalstu, bet kādā pašvaldībā nav resursi, kādā pašvaldībā nav speciālisti, tā pašvaldība atšķirība ir diezgan jūtama, es teikšu tā. Informācijas trūkums par bērnu, un šeit es gribētu pievērst uzmanību tam, kad arī pārējot bērnam no vienas iestādes uz otru, šī informācija ir jānodod par bērnu. Mums ir ļoti svaigi arī gadījumi, ka mēs redzam, ka īstenībā katra iestāde sāk darbu no sākuma, tāpēc, ka nezinu, kad bērnam psiholoģiskā izpēta ir jau veikta, un tur nekādas izmaiņas dižās nav, it īpaši, ja tie ir attīstības traucējumi. Par alternatīvām. Tie bērni, kas nonāk pie mums, tie ir ielaisti sarežģīti gadījumi, kur mēs nevaram, kā jau es teicu, tik ātri šo uzvedību mainīt. Un bieži vien ir tā, ka mēs saprotam kā speciālisti, ka iestāde, tātad neviens viņu neņems, tātad mēs esam meklējuši risinājumu, neviens viņu neņem. Iestādē būs vēl sliktāk, tāpēc, ka tur ir grupa, tur ir draugi, mēs zinām, ka viņu paņems līdzi, tīpaši, ja tas bērns ir tāds viegli ietekmējams ar attīstības traucējumiem, un saprotam, ka citi pakalpojumi nav, jo viņi ir dārgi, bet pašvaldībai nav šie līdzekļi. Un es zinu arī, ka šeit ir iestāžu vadītāji, kur tiešām no sirds dziļumiem mēģina atrast risinājumus, bet tie ir ļoti, ļoti grūti atrodami, jo mums ir ļoti daudz dažādas iemesli, kāpēc mēs šo bērnu nevaram ievietot tur, kur mēs gribētu. Tas ir finansējums, tā ir ģimeņu trūkums un tā tālāk. Atbalsts ārpus ģimenes aprūpes iestādēm un aizbildniem. Es domāju, ka šeit nepalikšu ilgi, jo, kā jau es teicu, atbalsts ir nepieciešams gan speciālistiem, gan arī ģimenēm. Un, ja mēs skatāmies bērnu iestādē, tad tas, ko mēs redzam, protams, tās grūtības sagādā tieši uzraudzības nodrošināšanu. Mēs tad dzirdējām, ka disciplīna nav tikai par to, kā nosodīt, bet vispār kopumā, kā šos kārtību ievērot, un arī šī piesaistes iestādē vai personālam trūkums, kas pēc tam rezultājas ar to, ka bērnam ir ļoti grūti uzticēties arī mūsu speciālistam. Bet veiksmes stāsti ir. Man gribas teikt arī no tādiem gadījumiem, kad liekas, ka šeit viss ir slikti. Mēs redzam, ka veiksmes stāsti tiešām ir pateicoties speciālistiem un ģimenēm, kuras nepadodās. Un mums ir bijuši lieliski piemēri, kad bērns, kurš klaiņo un nevienam nav zināms, kur viņš atrodas, dēļ speciālistu iesaistes, pabeidz pie mums visas darīšanas, teiksim tā, gan atrod vietu, kur dzīvot, gan pārtraucās klaiņošana, gan nostabilizējās izglītība. Tā kā tiešām nevajag lielus pakalpojumus, bet vajag ar plašu sirdi speciālistus reizēm. Tā ir starpinstitūciju sadarbība, diemžēl. Viņa paņem daudz resursus, bet tas, ko mēs redzam, kad ilgtermiņā viņa dod ļoti, ļoti daudz labus rezultātus. Mēs redzam nevalstisko sektoru, kas nav padevies un plāno jaunas pakalpojumus, par ko mēs ļoti pateicamies. Un mēs dienestā esam izmantojuši arī alternatīvas pasākumus bērniem, kas ir meža pakalpojums, par ko jūs noteikti visi esat dzirdējuši, tāpēc nestāstīšu. Un arī pateicoties Tieslietu ministrijai, mums ir Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs, piedāvā arī vides maiņā balstītu pakalpojumu, kas pašlaik ir pieejams tieši probācijas bērniem, bet arī tur mēs redzam, ka šis pakalpojums ir tendēts uz bērnu, kad ir speciālisti, kuri apmācīti ar traumā balstītu pieeju. Tā kā tas arī ir vēl viena lieta, kas strādā, un es ceru, būs pieejama aizvien plašākam bērnu skaitam. Lūk, bet tam, ar ko es gribu nobeigt, jo man liekas tāda diezgan depresīva tā prezentācija, ka mēs paskatāmies uz to reālo situāciju, ir tas, ka darbs ar bērniem prasa ne tikai zināšanas, bet arī sirdi, un tieši tas padara speciālistus unikālus. Tā kā es gribu pateikties katram no jums par to, ka jūs esat unikāli. Paldies!